Ir. Aizgāja, jā. Labdien! Mēs šobrīd esam pie Juglas piestātnītes. Nu, tā kā turistu objekts un viss skaisti, bet norādīšu uz vienu lietu. Te, kur cilvēki ir strādājuši, jā, viss ļoti labi, nu, tā kā pildījuši, jā. Bet, nu, teiksim tā. Ūdens līmenis beidzies. Ūdens līmenis ir beidzies. Un apdraudētākās vietas, teiksim, nu, tas, kas ir pret Rūsu un visu pārējo, tās nav tomēr... Nu, kā jūs domājat, ir kaut kāda informācija, cik tas projekts izmaksāja? Nu, pašvaldībām mums kā nodokļu maksātāji naudu, cik mēs par to samaksājam? Es personīgi, nu, teiksim, es samaksāju kaut kāds 3 gadu savus nodokļus, nu. Jā. Nodokļu maksātājs, teiksim, nu, jā, jo man no aptuveni 500 eiro, diemžēl, maksā nodokļus. Un no tā visa, tur visu atvēlkot. Bet tad jūs neapmierina kuģīšu piestātnes stāvoklis, ja? Vai kā? Nu, kuģīšu, nu, it kā jau ir normāli, bet, nu, teiksim tā, ja salīdzina ar Daivu Lanos arkām, nu, kas ir regulāri jākrāso un tā, tad, teiksim, šeit ir, es saprotu, gada laikā ir nokrāsots kaut kas. Daivūda Lanosam nokrāso gada laikā un var būt pēc gada... Rūsi jau ir redzami, jā. Kā jums tonis patīk? Tonis kā? Ja derās kopskatā, teiksim, nu, Juglas mājās visas tā rotur, nu, es nezinu, ar ko viņš kopā, nu. Es neesmu mākslinieks, man grūti spriest, kā jūs domājat, labs tonis? Es atvainojos par tonu, vispār nerunāsim, tāpēc, ka tas ir izcili krievisks. Sākās. Krāsai nav tautības. Vai tad? Izcili juglisks, varbūt. Izcili juglisks, labi. Jā. Izcili juglisks. Uz šo kaut kas savējais. Es jūs paaicināšu operatoru, lūdzu, nākat līdzi. Es jums parādīšu. Papētīsim tālāk, par ko mēs maksājam, jā. Kur pienāciet tuvāk, redziet, nu, mēs šeit samaksājam pagājuši gadu par labu metinājumu un labu krāsojumu, jā. Šogad nav vēl gads pagājis. Vēl nav gads pagājis. 8 mēneši apmēram. Pat mazāk, man liekas, pat mazāk. Varbūt pat mazāk, jā. Nu, tagad mēs nākam tālāk. Ejam tālāk. Papētīsim, ko mums dod nodokļu maksāšanas sistēma, jā. Redziet, ja jūs tuvāk paskatieties, nav jau īpaši droši, nu, bez sametinājuma vietas, Rūsu. Es domāju, vajadzēja apstrādāt kaut kādu, nu, špakteli, ja? Nē, nu, redziet, vajadzēja vismaz šeit sametināt kopā un, nu, ziniet kā, tomēr cilvēku drošība jau ir galvenā. Jā. Cilvēku drošība jau tomēr ir galvenā, nevis... Nē, nu skaidrs, ka mēs te gaidīsim kuģīti, kurš nenāk, jā. Vai viņš nāks? Ja šeit nav sametināts, tad, nu... Nu, jā. Tad tur viss... Kur mēs varētu šo klipu, kā jūs domājat, aizsūtīt? Kurš ieklausītos mūsu sāpē? Es domāju, ka Rīgas dome varbūt tās, vai arī uz valsts pārvalde kādu iestādi. Uz kurieni? Uz valsts pārvaldes iestādi kādu. Skaidrs, nu. Jā, nē, nu kopumā jau piekrāsos. Nu, gan jau kaut kāds pārdesmit tūkstošus atradīs pašvaldības arī šogad, lai to atrestaurētu. Protams, ir, jā, restaurācijas pēdas noteikti ir vajadzīgi. Nenozīmīgi defekti īstenībā. Jā, bet to sametīsimies piekrāsos, ne? Jā, nu, tas jau loģiski, nu, protams, šeit šādi Rūsi bojājumi. Nedaudz Rūsa, nu, tas jau tā, nu, skaidrs. Nu, bet kopumā, es domāju, mums jābūt apmierinātiem, ja, ka mēs šitā par mums rūpējās, ko, vai kā? Nu, es varu panākt, kas tur ir? Drīkst jūs palūgt. Jā, kas tur ir? Tur ir jau vietējie mākslinieki izpaudušies. Nē, labi, mākslinieki, tas ir viss skaisti, viņi pat ir labu darījuši un nokrāsojuši to visu vairāk. Kas te šitien ir? Tā krāsa pati nolobījusies, vai kas es nesaprotu? Nu, redziet, šeit ir... vai krāsa beidzās vienkārši, laikam? Pa maz maksājumu nodokļus. 180 tūkstoši par šādu piestātnī, tas ir maz. Cik tūkstoši? 180. 180, jā. Kur jūs to ciparu izrāvāt? 180 tūkstoši. Šī brīnišķīgā piestātnī.
Man jau liekas, ka 180,000 tur jau var Lamborghini Diablo nopirkt, man liekas, ne? Nē, Lamborghini Diablo maksā apmēram sākot no 90 000. Es domāju, 90. Jā, sākot no 90. Nu, pa 180 sanāk normāli. Ja tu gribi kaut kādu, tur kaut kādu papildus, tā kā nevis šeit, bet, tur apsildāmus beņķus vai kaut ko tādu, tad varbūt sanāk vairāk. Varbūt nebūsim tik gari. Mums vajag kaut kādu kopsaucēju atrast. Tātad kopumā jūs kā Juglas iedzīvotājs neesiet apmierināts ar šo kuģa piestātni, vai kā? Vai daļēji apmierināts? Es esmu daļēji apmierināts. Jā. Sīki tā sakot, sīkas nepilnības, kuras mēs tā sakot, signalizēsim par tām. Sīkas nepilnības ir, bet 180,000 vērta piestātnīte, protams, ir lieliska ieguldījums. Vieta, kur atpūsties. Lielisks ieguldījums mūsu... Skaidrs. Paldies Ušakovam, jā? Jā, paldies. Tiešām viņam paldies.